Paldies, Andri. Labrīt visiem. Mēs dzīvojam ļoti nenoteiktos apstākļos, un tas, ko redzam, ka uzņēmumi saskarās ar tādām izvēlēm. No vienas puses mazināt izmaksas, būt piesardzīgiem, samazināt izmaksas, samazināt riskus. No otras puses varbūt vairāk investēt, kā palielināt konkurētspēju, kā audzēt apjomus. Un daudz redz, ka tās ir pretrunas, bet es gribētu aicināt padomāt par to kā par izvēlēm un iespējām. Efektivitāte nenoteiktībā nav tikai par cost-cutting, par izmaksu mazināšanu. Tas ir par virzienu, fokusu un par pielāgošanos. Mēs pagājušajā gadā Svetbankā noformulējām mūsu mērķus līdz 27. gadam. Turpināt sasniegt kapitāla atdevu 15%, stiprināt sadarbību ar klientiem, audzēt apjomus, palielināt efektivitāti, protams, neaizmirstot kredītu kvalitāti un kapitāla efektivitāti. Ja mainās apstākļi, mēs nemainām mērķus, mēs pielāgojamies. Tāda ir mūsu galvenā stratēģija. Ja mēs skatāmies par efektivitāti, tad efektivitāti mēs uzlūkojam tādos 4 blokos. Viens ir organizācijas efektivitāte, un te mēs skatāmies, cik sarežģīta ir organizācija, ko mēs varam vienkāršot, kas ir tās funkcijas, ko mēs varam apvienot. Mēs skatāmies, kāda ir mūsu vadības līmeņi, cik katram vadītājam ir darbinieki, un kas ir Svetbanka noteikti priekšrocība, ka mēs varam salīdzināties ne tikai ar konkurentiem Latvijā, Baltijā, Eiropā un pasaulē, bet mēs lieliski varam salīdzināties ar kaimiņiem, ar igauņiem, ar lietuviešiem. Un man liekas, nav valdes, kurā es nepajautātu, kā dara igauņi vai lietuvieši. Tad nākamais bloks ir procesu efektivitāte. Runājot par procesiem, man liekas, ir tāda zelta likums ir tāds, pirms kaut ko iedot IT automatizēt, vispirms mums šie procesi ir jāsakārto. Par procesiem es vēl runāšu arī tālāk, tāpēc ejam uz nākamo bloku – izmaksu efektivitāte. Tas ir tāds vairāk finanšu lauciņš, mērķu noteikšana, sekošana līdz, un izmaksu disciplīna, izmaksu analīze. Un man ir uz galda kastītes, uz vienas rakstīts in, uz otras out. Tieši tāda ir mana ikdiena katru dienu. Man katru dienu kaut kas pamainās manā finanšu bilancē. Un man jāpiemina, ka Svetbankā ir brīnišķīgs izmaksu modelis. Mēs zinām katram produktam, kredītus, kartes un maksājumus mēs saucam bankā par produktiem. Mēs zinām, cik katrs produkts maksā noteiktā kanālā un noteiktā segmentā. Un visbeidzot, efektivitātes kultūra. Man liekas, tas ir tāds ļoti svarīgs elements. Protams, jāsāk ar vadības komandu. Ja vadība domās par efektivitāti, tad arī organizācija par to domās. Un mēs pāris gadus atpakaļ sākām runāt ar vadītājiem par šo tēmu ļoti fokusēti. Tāpēc, protams, mēs varam cerēt, ka kāds atnāks no malas un visus procesus uztaisīs efektīvi, bet tādiem žēl nebūs. Vislabāk procesu efektivitāti var paveikt tie cilvēki, kas ikdienā ar to strādā. Un tā mēs sākām organizēt līderības rītus, kur runājam par efektivitāti, dalījāmies pieredzē, stāstījām viens otram. Un no šī gada mums ir arī efektivitātes klubiņš, kur arī darbinieki piedalās. Tā kā tie paši cilvēki, kas to vislabāk var darīt. Ja mēs gribam, lai organizācija strādātu efektīvi, mēs nepārtraukti meklējam, kas ir tie veidi, kā to vislabāk paveikt. Mums jau vairāk kā 20 gadus ir OPEX teams, Operational Excellence teams, kas nodarbojās ar lean risinājumiem, un viņi strādā gan ar organizācijas efektivitātes jautājumiem, gan arī ar procesiem. Banka nav tikai par naudu, mums arī ir ļoti daudz tehnoloģiskie risinājumi, tā kā digitalizācija, vairāk kā 5 gadus robotizācija, mākslīgais intelekts, un mēs, protams, analizējam, kas ir tās jomas, ko atdot ārpakalpojumos, un kā pēdējā bija bankomātu nodošana uz ārpusi. Ja mēs skatāmies uz procesiem, tas ir it kā no vienas puses vienkārši, bet no otras puses nebūtu nē. Ja mēs gribam domāt, kā pievienot vislielāko vērtību klientam, tad, ja mēs pat tiešām to klientu turam fokusā, tad patiesībā tā efektivitāte jau atnāk.
bet tā realitāte ir tāda, ka mēs uzzīmējam procesu, mums liekas, ka viss strādā ļoti labi, bet dzīvē droši vien nav vienmēr tik labi. Droši vien nav arī tik sarežģīta un taisnība ir kaut kur pa vidu, bet ja mēs patiešām gribam saprast, kas strādā, kas nestrādā, tad vislabākais ir aiziet paskatīties dzīvē, kā tad īsti ir, un parunāt ar cilvēkiem. Tad mēs arī varam saprast, kā tas strādā vai nestrādā un kas ir tas, kas jāuzlabo. Ja par efektivitāti, man liekas, ka šos 3 posmus visi tā ļoti ātri saprot. Tas ir par to, ko nedarīt, ko var standartizēt, automatizēt, ko var izmērīt, bet šajā posmā ir ārkārtīgi svarīgs 4. posms. Ja mēs kaut ko efektivizējam, ko tie cilvēki darīs tā vietā. Un mums bija brīnišķīgs piemērs, mēs ieviesām bankā robotizētu risinājumu, un tagad mēs gājām skatīties, ko tie cilvēki dara, jo mums likās, ka viņiem vairs nav ko darīt, tad izrādījās, ka viņi pārbauda, ko dara robots. Un tas nozīmē, ka mēs nebijām kaut ko izstāstījuši, un te ir ārkārtīgi liela loma vadītājiem, iedot kontekstu, kāpēc mēs to darām, iedot virzienu, ko tie cilvēki darīs, tad, kad viņi to vairs nedarīs, kas viņiem šobrīd ir jādara. Un noteikti ir jāpalīdz viņiem mācīties un iegūt jaunas zināšanas, jo tie, kas nenoteiktībā mācās, tikai tie varēs izdzīvot nākotnē. Par mākslīgo intelektu mazliet gribēju ieskicēt, kas ir tas, kā mēs domājam Svetbankā, jo man liekas, šī ir tāda interesanta tēma vispār kopumā sabiedrībā. Mums pašiem ir savs ChatGPT, mums pašiem ir arī Copilots, kur mēs izmantojam, nevis pašiem, bet Microsoft produktu Copilot izmantojam. Un šajā gadā mēs esam daudz mācījušies, mēs esam izmantojuši Eiropas finansējumu, apmācījuši klātienē vairāk kā 300 darbiniekus, un man liekas, mēs esam sasnieguši to kritisko masu, kad es pat atļaušos šeit jums skaļi pateikt, kad nav tādas struktūra vienības Svetbankā, kur nav pamēģinājusi mākslīgo intelektu kaut ko paveikt. Piemēram, finansēs mēs uztaisījām pagājušā gadā konkurentu analīzi, konkurentu stratēģiju analīzi ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un, protams, arī vadītāji mācījās, visa vadības komanda. Mēs skatāmies, ko mēs varam izdarīt ar mākslīgo intelektu klientu apkalpošanas jomā, kā piemēram atsauksmes analīzi. Un tas pēdējais Credit Memo Assistant ir tas mūsu produkts, ko mūsu paša Baltijas mākslīgā intelekta komanda izveidoja, lai palīdzētu kredīt pieteikumu gan sagatavošanā, gan pēc tam lemšanā. Un tas ir ārkārtīgi ērti, jo tie, kas lem par kredīt pieteikumiem, viņiem ir tāds vadlīnijas, kas viņiem jānočeko, lai visi riski būtu pamanīti un nosekti. Tas ir tas, ko mēs paši darām, bet mēs skatāmies arī, kā mēs varam mākslīgo intelektu izmantot no ārējiem piegādātājiem, un viens no produktiem, ko mēs izmantojam, ir igauņu kompānijas DriveX auto apdrošināšanā, atlīdzību pieteikšanu, lai būtu negadījumu laikā vieglāk pieteikt auto atlīdzības. Tad juristi un atbilstības joma izmanto zviedru produktu Legoru. Un mēs paši izmantojam latviešu ražoto GrafDu klientu izpētes procesos. Tā kā tas ir veids, kā mēs domājam, bet, protams, par šo tēmu es varētu runāt droši vien tikai par šo tēmu daudz vairāk. Un visbeidzot, tā kā es vadu vairāk kā 10 gadus, man bija tāds vadītāja top 10. Gatavojoties šai prezentācijai, es izlēmu, ka es varētu salikt efektivitātes top 10, kas man liekas ir svarīgās lietas. Vispirms ir, lai ko mēs darītu, ja mēs domātu par klientu, tas nav svarīgi iekšējais klients, ārējais klients, tad tas noteikti viss būtu daudz raitāk un efektīvāk. Otra lieta, kas mums kā vadītājiem ir ārkārtīgi svarīgi, salikt īstos cilvēkus īstajās vietās. Jo katram cilvēkam ir savas superspējas, un vienam labāk padodās procesi, vienam labāk padodās darbs ar klientiem, un ja mēs viņus ieliksim pareizās vietās, viss būs labi. Ja mēs viņus samainīsim, tad nekas nebūs labi. Ļoti svarīga ir informācija, iedot kontekstu, un te atkal vadītāji spēlē lielu lomu. Lai ko mēs šajā organizācijā darītu, mums ļoti svarīgi izstāstīt, kāpēc mēs to darām. Lai jau kādas pārmaiņas veikt, ir vajadzīga drosme. Un pamat jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs kaut kādas lietas darām tik ilgi un nemainām?
Man liekas, ka tad, kad atnāk jauni darbinieki, ir ļoti forši, ka viņi sāk jautāt, kāpēc, un tad, cik viegli ir atbildēt uz šiem jautājumiem. Iepriekšējais runātājs jau pieminēja par to lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumu ir labāk pieņemt ātrāk, negaidot, kad visa informācija ir pieejama. Un man strādājot ikdienā ar igauņiem un lēšiem, es redzu, ka latviešiem gribās tā perfekti. Tā, ka mums viss būs forši, viss pilna informācija, tad mēs pieņemsim lēmumu. Bet reizēm good enough is enough, un mums jāpieņem lēmumu labāk ātrāk ar good enough informāciju. Tas attiecās arī uz efektivitāti. Tad ir mācīšanās, jo bieži vien cilvēki vienkārši nezina, kā ar Excel izdarīt kaut ko labāk, kaut ko raitāk, projektu vadības prasmes pietrūkst. Tā kā mācīšanās arī ļoti svarīga lieta. Procesi jāsakārto pirms mēs ejam pie IT prasīt, ko varam automatizēt. Tad vislabākais veids, kā kaut ko saprast, ir aiziet vienkārši un paskatīties, parunāt ar cilvēkiem. Un pēdējais ir nevis automatizēt visu lielu procesu, bet pa daļiņām kaut ko notestēt, iemācīties un tad darīt tālāk. Pasaule mainās ļoti, ļoti strauji, un mēs nezinām, kā būs pēc 5-10 gadiem, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka tikai tie, kas pielāgosies un mācīsies, tiks uz priekšu un uzvarēs šajā pasaulē. Paldies! Jā, efektivitātes klubs, es tagad tā iedomājos, ir darbinieki, un tagad visiem jāiet ar so efektivitātes klubu. Nav jāiet obligāti. Ir jā. Un tad visi ar tādiem gariem zobiem aiziet, bet tad ir kaut kādi droši vien lielie mērķi, kas ir uzstādīti. Un nesen vienā grāmatā, The Extraordinary Mind, bija teikts tā, ka ir jābūt lieliem mērķiem, bet nevajag sasaistīt laimi ar to, ka beidzot es to lielo mērķi sasniegšu. Un tad man jautājums ir par kultūru, kā tad panākt, lai arī šajā procesā, ka mēs skatāmies uz efektivitāti un gan par organizāciju, gan par procesiem, gan par mākslīgo intelektu, ka mēs nepazaudējam to deksmi un to laimes sajūtu, nevis skatīties, ka pēc gada mums būs uzlabojumi tur 5 būtiskos rādītājus, kas ir stratēģija apstiprināti un ko valde pieprasa no darbiniekiem. Kāda būtu tā atbilde? Tāpēc es rādīju to 4 bloku sadaļu, un par to klubiņu. Tas klubiņš ir tikai vienā, un patiesībā tajā klubiņā mēs uzzinām, un atkal tas tika pieminēts, cik ātri vadība saņem ziņu, ka kaut kas nav kārtībā. Tieši tajā klubiņā mēs arī to saņemam. Un patiesībā mēs ļoti strādājam ar to, lai tas būtu atvērtas un atklātas diskusijas. Bet ir jāskatās kompleksi. Tie visi 4 bloki tikai tad var iegūt ātru, efektīvu rezultātu. Un kā jūs varat zināt, ka tas, ko jūs esat sasniedzis, ir labi? Jo tur bija good enough, kāds to nodefinē, bet kurā brīdī tad ir tā atbilde? Beidzot, mēs esam apmierināti. Kurš pieņem to lēmumu? Man liekas, mēs nekad neesam. Tas ir vienmēr ceļš. Tur, var sakot, tur jau nav tā, ka šodien es esmu izdarījis to un es esmu apmierināts. Skaidrs, ka mazās uzvaras ir jāsvin, bet tas ir nepārtrauc process, ko es rādu. Un es domāju, ka arī Svetbankā vēl ir ceļš ejams.